2012. gada Staro Rīga festivālam esmu izveidojis koncepciju Saeimas nava izgaismošanai un noformēšanai. Un šīs koncepcijas pamatā ir pulksteņa mehānisms. Tātad metafora par pulksteņa mehānismu, kas saistās ar laiku un arī ar mehānismu. Jo Saeima būtībā ir kā tāds mehānisms, kas darbina valsti, un tāpēc ir šī pulksteņa metafora. Realitātē tas būs kā liela projekcija uz Saeimas nama fasādes, kas vēstīs par Latvijas neatkarības atgūšanu, vēsturiskiem notikumiem, vērtībām, sasniegumiem un visām tām lietām, kas ir svarīgas Latvijai un Latvijas tautai. Pajautāt, kā jums patīk Saeimas nama izgaismotā fasāde? Varbūt kādas asociācijas raisa? Pirmkārt, tas ir laika ritums vai ne, ar pulksteni. Tur ir vēstures skati, tur ir mūsdienu skati, sasaisti. Ļoti interesanti. Un galvenais, ka tā vēstures elpa Latvijas vēsturu bildēs cauri Saeimas sienas. Man patīk šī metafora, ja tas tie pulkstenis, kurš simbolizē tos laikus un tie vecie laiki, ja vecā Latvija, pirmā Latvija un mēs šodien interesanti, jā, mēs ar meitenēm taisam par to runājām. Un ko jūs runājāt, kā jums patīk? Ļoti. Jā, taisam šeit. Tur ir ļoti interesanti, man baigi patīk tās schēmas. Jā. Kādā ziņā? Tāpēc, ka tur ir tā kā parādīts visādas bildības. Ja mēs jau par to pārnājam, ka tur ir tā vecā Latvija, ja, un mūsdienu Latvija, kurā mēs tagad esam, bet mēs nākam no tās Latvijas. Un tas ir priekšējās. Man tie patīk, te stāv viņas tulkoja kā vēstures ratus, vai ne? Tā domā. Tie man patīk. Šitas vecais ar jauno ļoti labi sapas. Kāpēc jums patīk tieši tie laika rati? Kādā ziņā jūs to domājat? Tā man liekas vienkārši dziļa jēga pakšā. Man ļoti patīk, īstenībā, mēs te pastaigājām, tas ir viens no tādiem skaistākiem, man liekas, objektiem, no izgaismošanas ziņā skaistākajiem, un tās asociācijas ir laiks un dzīve, un tā visu mūsu dzīvi, tie zobrati un virzības priekš, un cerams arī uz augšu. Ko jūs vēlētu valsts iedzīvotājiem svētkos? Sajust tomēr kaut kādu kā lai pasaka, kādu nelielu, bet patriotismu devu, ka mēs esam Latvijā, brīvā zemē, un ka mēs esam latvieši, un ka mums jāpastāv par savu zemi. Lai nevienam nav tukšs galds valsts svētkos, lai ir ar ko ģimeni smaidītu, beidzot uz ielām cilvēki, nevis tā iztaigāt. Lai ir par ko smaidīt, jā. Spēku un izturību mums visiem. Kļūt patriotiskākiem.